Čau, intervējam, tikai nē, šoreiz būs savādāk. Intervēsim intervētāju. Tātad, kā tevi sauc? Kā man sauc? Droši vien jau visi to saprot pēc foruma nickname. Man sauc Marks un čau visiem. Jā, un cik tev ir gadi tagad pilni? Pilni 21. Varētu jau teikt 18, bet melot nedrīkst. Jā, tev ir draudzene? Man pašlaik nē, brīvsolī. Ir bijusi? Oi, nē, laikam, ka nē, man jāpadomā, jāatcerās. Tā, kas bija uz vienu dienu, vai tā, kas bija uz 2 dienām, tas skaitās? Tātad tev ir bijušas 2 draudzenes, jā? Jā. Un kura patika vairāk, tā pirmā vai otrā? Tā pirmā, man liekas. Un kura bija pirmā? Tā, kas uz vienu dienu. Jā, tas bija viens nakts sakars vai Jā, vēl pēc tam bez prezervatīva. Skaidrs. Un kur dzīvo? Ir tā, ka es nāku no Kurzemes puses Talsiem, tieši ne Tals, bet bija tāds mazs miestiņš Jaunpagasts, un pagājušo gadu ap šito laiku pārvācos uz Baldoni. Tas ir, droši vien kāds zina, kāds nezina, netālu no Rīgas. Jā. Un es gribēju pajautāt, vai draudzenei, cik tai draudzenei ir gadi? Pirmajai? Viņai bija 15. 15? Jā. Kur viņš dzīvo? To es gan neteikšu. Labi. Jā, tu pabeidzi visu, ko gribēju teikt par dzīvesvietu. Jā. Man var satikt Baldonē. Kur tieši Baldonē? Pie maniem mājās. Kaut kāds veikals blakus vai kaut kas tāds? Baznīca. Baznīca, un pašvaldības policija. Jā. Tu tagad strādā, mācies vai atpūties? Es darbdienās strādāju, brīvdienās atpūšos. Nemācies, jā? Sen jau kā gadu jau vairāk. Un nav doma mācīties kaut kādā augstskolā, vai tu jau izmācies augstskolā? Nē, es pat tehnikumu nepabeidzu. Jā, un par... Sanāca tāda apstākļa, jā. Un par ko tieši strādā? Tāda visai sarežģīta joma, sagatavoju automašīnas krāsošanai. Tas ir tā kā sagatavo, jā? Jā, tagad sagatavo. Jā, apmēram, jā. Garš stāsts, lai saprast, bet, apmēram jau. Kā jau daudz zina, ka tu tur formā baigi daudz runā par futbolu. Jā, futbols ir tavs hobijs, jā. Futbols ir kā tas, vistuvākais, jā, ar to es aizraujos visvairāk, bet, protams, pamatskolas laikos nospēlēt visus tos 9 gadu basketbolu. Bet, tas tagad ir tā, ka aiziet tikai, joku pēc uzmētāt. Futbols, neizdomājis saistīt dzīvi, karjeru ar futbolu? Nē, futbols man ir kā hobijs. Es ar to varu nodarboties ikdienā, bet ne profesionālā līmenī. Kā labi tā, tagad par CS dzīvi, kā uzsāki vispār spēlēt CS? Man liekas, tas bija tālais 2001. vai 2002. gads. Braukāju no Talsiem uz Rīgu pie brālēna. Spēlēja datoru? Jā, vispār jā, jo bija jau vēl sīks un tur nevienu nepazinu, tad mēs ar brālēnu abi 2 spēlējām. Tad viņš man parādīja to spēlīt. Un es tā kaut kā ierāvos viņā, un tad, kad aizbraucām atpakaļ, kad braucu atpakaļ mājās, tad man jau čomiem arī parādījās kompi, un tad mēs viens pret otru lanā visu laiku spēlējām ar botiem kopā, kurš vairāk botus nošāva. Nebija tā, ka pašos pirmsākumos ar draugiem, kā lai pasaka, runājot ar draugiem, pie botiem spēlēt, tā kā domāju, ka tas ir servers. Nē, mēs zinājām, ka tie ir boti. Man gan bija otrādāk. Labi, turpin. Jā, labi. Kā uzzināji par FGC? Kas vispār likta palikt? Par FGC man Raimonds uzrakstīja Skype'ā, kad viņš tikko bija parādījies kaut kādus mēnesis, apmēram 2. Man vēl, ja pameklē šitās te, sasveicināšanās topikos, tad man ir viena iepriekšējā sasveicināšanās ar veco profilu. Viņš man uzrakstīja. Bet iepriekš viņam bija tas VGC projekts. Tajā es arī diezgan aktīvs biju, un
tad tur viņam viss nobruka, un tad es it kā pametu to visu, nu, teiksim, visu CS, nebija laiks tādām lietām. Nu, nā, kā morāli sagrauts bija. Nē, es aizgāju uz tehniku un mācīties kojās, internets un dators nebija, tad arī, nu, visu to prieku atstāju. Jā. Tā kā, un tagad, tā es atnācu uz šeit dzīvot, te man darīt nav ko dižu vakaros, tad atcerējos par Raimondu rakstīto un pieregistrējos. Jā. Labi. Ir kāds izteikts lietotājs no FGC, kurš tev nepatīk vai patīk? Patīk. Vārkrājs viņam bučs, es nosūtu, es ceru, ka viņš kaut kad drīzumā šito noklausīsies. Vārkrājiem bučas. Nē, nu, tas tā, bet, nu, ir jau arī, kas nepatīk, nu, vairākiem jau bieži vien ir tie debīlie komentāri un visādi tur stulbumi nāk ārā, bet tā īpaši es ne uz vienu ļaunprātu neturēšu, un katrs mēs esam personība, un katrs mēs domājam savādāk. Jā, un kas tas, nu labi, kā vispār izdomāju šādu Miku Kumārs? Es viņu pats neizdomāju, kojās istabas biedriņš bija no Tukuma, teiksim, un viņš arī kādreiz CS spēlēja. Tad mēs vienu vakaru skatījāmies šito filmu, to Haralds un Kumārs. Un tad viņš teica, ka es esmu diezgan līdzīgs viņam. Es, ja godīgi, pilnībā nesaprotu, kur tā līdzība ir, bet viņš iesāk man saukt, un tad viss kurs man tā sauc, un tad es izdomāju, nu, pizdu, ja viss, tad es arī pats pieņēmu to Niku sev. Jā, labi, šis te būs mans izdomāts. Jau, kāpēc tu vienmēr čatā raksti ar to te, nu, boldu raksti? Ne tikai bolds, man arī slīpraksts un savs, nu, tas. Tāpēc, ka man patīk, teiksim, ja neizcelties, tad man patīk rakstīt savā veidā, lai, nu, teiksim, mazliet atšķirtos. Lai izceltos, jā. Nu, lai atšķirtos no viss tā vienmuļā. Jā, un tā kā Komamiks liek luksafors pie par un pret, tā es rakstu savā stilā. Tas ir, jā, te var uzlikt pauzi? Nevar uzlikt pauzi. Nu labi, kā izdomāji pieteikties intervētāju amatam? Es nezinu, tas bija kaut kas tā bija ašā ideja. Es domāju, nu jā, tās ātrās idejas, tās labākās, vai ne? Tur jau tā lieta. Un pēc tam toaletē es to izdomāju, es biju izlasījis, es aizgāju toaletē, es izdomāju, ka es to varētu pamēģināt. Un jā, tā es pieteicos. Un tagad nav doma pieteikties kādu citu amatu, nu, piemēram, nesen bija, kas te, nu, bantīm varēja pieteikties. Negribēji? Nē, man nepatīk skatīties demo. Man vispār es māku spēlēt, bet ne tur vērot kaut ko. Man jau pietiek, man ir divos serveros ACC intervētājs, ko man vairāk vajag. Nu jā, un nav bijis kaut kāda doma, ka PGC varētu izveidot vēl kādu blakus serveri, nu, citu veidu serveri. Tas ir ar CS saistīt vai? Jā, nu vienalga Deidranu vai CSGO serveri, vienalga kaut ko tādu. Ja godīgi, nē, es gribētu, lai pubs būtu vienkārši vairāk pieejams, nu, teiksim, populārāks, bet tā, nu, tieši tā DD2 kaut kādas lielākas izmaiņas veikt, lai tur tā tauta turās, bet tā man pilnībā apmierina. Jā, un ko tu novēl PGC? Ko es novēlu? Nu, Raimonds, protams, par to, ko viss SMS shopā pērk, saņem naudu, tāpēc es būšu ļauns un teikšu, neizmantojiet SMS shopu. Tas tā joks. Bet, nu, visiem būt aktīviem, nečītot un protams... Paga, ja nečītos, kāda jēga no ACC? Es nezinu, bet, nu, galvenais nečītot. Tā kā, jā, nu, lai izdodās viss nākotnes plānu un viss uzvedās kārtīgi. Jā, skaidrs. Būs viss. Paldies, jā. Jā, lūdzu. Redzēšanos. Redzēšanos.